Labvakar, dāmas, protams, arī kungi, ja kāds mani klausās. Man šovakar vēl gribējās nedaudz pastāstīt pirms 8. marta, nedaudz vairāk par šiem svētkiem. Kāpēc mēs svinam 8. martu? Es kā padomu laikā dzimis cilvēks, atceros, ka arī tajos laikos 8. martā vienmēr vīrieši sveica sievietes darba vietās un arī tāpat ģimenēs. Un varbūt varētu kādam likties, ka tas tā kā ir vēl tā laika palieka. Tomēr 8. martu svin arī citās pasaules valstīs, kurām nav tā kā šī te kopējā padomju savienības pieredze. Līdz ar to tie ir starptautiski svētki, kuri, ja pareizi atceros, bija vai nu Klāras Cetkinas vai kādas citas dāmas tā kā dzimšanas diena. Bet ziniet, nekad jau nekas nenotiek nejauši. Nevieni šādi svētki netiek izvēlēti galīgi nejauši. Un te man nedaudz griežās pie tām zināšanām, ko es devu iepriekš par cilvēka uzbūvi. Kad mēs runājām, kad ir šie te zemākie principi, zemākā četrotne, un tad ir 3 augstākie cilvēku principi, dievišķie. Tad tas ir tāds kā dalījums, ir tas ārējais cilvēks, personība, kurā pārsvarā 99% un vairāk cilvēku dzīvo, bet ir tātad tā dievišķā daļa, kur atrodas, tā kā varētu teikt, citā līmenī. Tas skatījums no sirds, ar sirds acīm uz pasauli atšķirsies ļoti no tā, pie kā cilvēki ir pieraduši. Jo mēs, kā personība, skatāmies caur emocijām, caur prāta prizmu, un tā kā prāts nezina visuma likumus, nesaprot viņus, nejūt šo te likumu darbību ik mirklī, un viņu izpausmes, tad arī tā realitātes uztvere ir atšķirīga. Un te jāsaka tā, astroloģija, piemēram, tāda, kāda viņa mums šobrīd ir, teiksim godīgi, ka lielākās un dziļākās zināšanas astroloģijā cilvēks jau ir pazaudējusi, tas viss tiešām vairāk ir personības līmenī. Astroloģija skatās uz cilvēkiem kā uz personībām, kā uz to domājošo un emocijās bieži vien dažādās esošo cilvēku. Bet tāpat laikā ir 2 dažādi horoskopi. Ir šis te personībai vairumam lietojamais astroloģiskais zodiaks. Un ir šāds pats augstākās astroloģijas zodiaks, kur šīs te zīmes vairāk ir saistītas ar dvēseli, jeb ar tā saucamo iekšējo cilvēku. Tad ir dubultas šīs zīmes, viena personībai, otra dvēselei. Tā kā, man nav zināšana tajā, lai es varētu nosaukt, visas kāds ir šis te zemākais astroloģiskais aplis, mēs zinām, sākot raunu un beidzot ar zivīm. Tā šīs zīmes sauc. Tad no augstākās astroloģijas es zinu vienīgi to, ka, piemēram, Skorpiona zīme pāriet ērgļa zīmē. Mainās cilvēki īpašības. Skaidrojums ir tāds, ka, kad cilvēks
jau ir tik tālu attīstījies, ka domāt vienkārši par savu labumu, par savu ģimeni, par tuvākajiem viņam tā kā nepietiek, jā, ar to. Viņš jau ir nobriedis un gatavs ir kalpot vispārības labā, sabiedrībai, vispār varbūt cilvēcei, jā, planētas mērogā. Viņam mainās domāšana. Nu, tas nevarētu būt savādāk, vai ne? Kaut kas cilvēkā ir pavisam savādāks, lai viņš varētu domāt tik plaši. Un tā tad, ja tādam cilvēkam tā dzīvojošam, ar šo te, tādu misijas apziņu vai vienkārši dziļāku skatījumu uz lietām, uz pasauli, ja? No sirds līmeņa, no dvēseles līmeņa skatoties uz pasauli. Viņam nepietiktu ar tādu skaidrojumu, kādu dod parastā astroloģija, balstoties uz mums kā uz personībām. Loģiski taču, vai ne? Tā tad tas, ko es gribu teikt, ka šis te 8. marts ir, ne tikai viņš šobrīd tā kā skaitās kā ūdensvīra zīme, jo mainīsies horoskops pēc 20. marta, jā, kad tur sāksies auna zīme. Tad 8. marts ir viduspunkts tai augstākā horoskopa zīmei, kas ir veltīta pasaules mātei, sievišķajam principam. Ja? Jo kā vīrišķais un sievišķais, vīrietis un sieviete ir viens veselums uz zemes, tāpat mēs varam analoģiju skatīties arī augstāk, ja, ka Dievam ir divas izpausmes. Ir tas, ko varētu teikt kā vīrišķā un sievišķais aspekts. Un sievišķais aspekts tātad ir saistīts ar matēriju. Ja vīrišķais tas ir gars, tā ir kaut kāda ideja, jebkāda, par jebko. Tad Dieva sievišķais aspekts ir šīs idejas realizācija matērijā, piešķirt idejai formu, dzīvību, un tam vēl ir vajadzīga arī enerģija. Ja? Kā mēs zinām, ka viss ir trīsvienīgs. Tā kā mūsu 3 augstākie principi dievišķie ir 3, tāpat arī Dievs ir trīsvienīgs. Tie ir tādi sakrāli skaitļi, jā, šis te 3 vai 24, 12, 7. Tiem ir ļoti dziļa jēga. Un 8. marts tā tad ir pasaules mātei veltītās zīmes vides, pats vidiņš, viduspunkts. Pēc šī augstākā horoskopa zīme mainīsies 25. martā, vēl līdz 24. martam būs tātad pasaules mātes laiks. Pasaules māte, ja nebūsiet slinki, varat internetā paskatīties, Nikolajam Rēriham ir tāda glezna pasaules māte. Tas ir arī attiecībā uz mūsu planētu. Katrai planētai ir savi valdnieki. Ir tātad vīrietis kā vīrišķies princips, kas valda par šo planētu, kas nosaka tās attīstību un koriģē to, jā, koordinējot visu, kas notiek uz zemes. Nav tā, ka cilvēks būtu atstāts savā brīvā vaļā un varētu darīt uz zemes, ko viņš iedomājās. Piedodiet, tad, ja tas tā būtu, es domāju, ka planēta Zemes sen jau būtu uzspērta gaisā un saraustīta gabalos. Tā tas nav. Viss, kas notiek, tomēr tiek kontrolēts. Arī kādā augstākā līmenī. Te nav cilvēkiem pašiem brīva vaļa. Un tā tad ir pasaules planētas valdnieks, ja? Un viņa otra pusīte ir tā, kas tā tad ir šis sievišķais aspekts, kas vairāk rūpējās par dzīvajām būtnēm, par notiekošo matērijā.
Un, ja, kad mēs runājām par sirdi, es arī pieminēju pasaules māti, jo viņa ir katrai dzīvai būtnei devusi šo te daļiņu no viņas pašas sirds veidā. Ja? Katram no mums krūtīs pukst sirds, vai tas ir cilvēku būtne, vai tas ir dzīvnieks, vai tie ir kukaiņi, vai putni, vai zīvis, tāpat arī augiem ir sirds, un arī akmeņiem ir sirds. Jo arī tā ir dzīvības forma uz planētas Zeme. Un šis te sievišķais princips sirds, visiem tātad arī vīrietim, sirds būs sievietes dzimtē. Tā pret viņu būtu pareizi jāizturās. Un jāgodina, vēršoties pie šīs te pasaules mātes, kā tādas, latviešiem laikam būtu pieņemamākais māte daba, ja. Ja ar pareizo šo te izpratni un attieksmi, tad tas arī nebūs nepareizi. Tāpēc es aicinu rītā šajā te 8. martā veltīt arī laiku kaut kādām dziļākām pārdomām par to, kādas mēs esam kā sievietes, kādu enerģiju mēs ap sevi translējam. Varbūt būt kā vērotājam uz kādu laiku, pavērot apkārt notiekošo, apkārt esošos cilvēkus, kā viņi jūtās mūsu tuvumā, kā viņiem patīk mūsu tuvums. Ja ir kāds, kuram tiešām var tā vienkārši pajautāt, ja, kā tu jūties, kad es esmu blakus, kāda tā enerģija, ko tu no manis jūti, tad, jo noteikti jūs to varat izdarīt. Te svarīgi, lai tās būtu nevis skaistas frāzes, ko jūs sadzirdēsiet par atbildi, bet, lai tas nāktu tā kā, tīri no sirds un pa īstam, tā godīgi. Jo cilvēks kā tāds, viņš attīstīties var sākt tajā brīdī, kad viņš apzinās, ko viņš var, ko viņš nevar, kas viņam izdodās, kas nē, pie kā būtu jāpiestrādā. Un es te neaicinu tagad sev kaisīt uz galvas pelnus, ja, un nodarboties ar kaut kādu paššaustīšanu, Dievs pasargi. Tas ir pilnīgi lieki, bet adekvāti apzināties sevi, tas ir labs atskaites punkts, no kura var sākt virzīties tālāk. Jo šāda virzīšanās būs interesanti arī tikai tiem cilvēkiem, kas jau iekšēji, plus mīnus viņi būs jau nobrieduši tādai lietai, ja, kā pētīt sevi, iepazīt, saprast, kas tur trūkst, ko man vajadzētu, ko es varbūt pamanu kādā citā cilvēkā, ka viņš ir ļoti vienkāršs, skaisti vienkāršs, cēls, ļoti godīgs, ļoti pašaizliedzīgs, mīlošs, drosmīgs, uzņēmīgs. Viss, kas man iedvesmo citā cilvēkā, ja es ar sirdi vienošos ar šo cilvēku un lūkšu savu sirdi apgūt, iemācīties tāpat, kā dara tas otrs cilvēks, tad tas būs iespējams. Tās ir sirds tehnoloģijas, kas to ļauj izdarīt. Es vienkārši aicinu, lai katrs no mums par to vienkārši kaut kādā brīdī sāktu domāt. Jo, ja mēs par to nedomājam, tad, automātiski nekas tāds ar mums nenotiks. Ja mēs jūtam, ka mums dzīvē kaut kas ir nepieciešams vairāk, lai mēs justos laimīgāk, lai mēs varētu palīdzēt būt laimīgākiem saviem bērniem, vai mazbērniem, vai citiem tuviniekiem, mums ir jāturpina augt, jo mums taču ir uz ko tiekties, ja? Uz tādiem piemēriem, kā visi lielie cilvēci skolotāji, vai tas ir Kristus, vai Muhameds, vai Budda, vai Krišna, jebkurš reliģiju pamatlicējs jau bija vienkārši kā
vietas cilvēks, vietas skolotājs, kas nāca mācīt cilvēkiem kaut ko labāku. Kaut ko tādu, tīrāku. Kāpēc, lai mēs negribētu viņiem līdzināties? Tas jau ir cilvēks attīstības pamatā, tā ir tā jēga, uz ko mums tiekties. Un rītdienu tad aicinu, veltīt skaistām sarunām, skaistumu baudīšanai, vai tas būs teātris, vai kāda skaista filma, vai daba kopā ar saviem mīļajiem, vai arī sirsnīgas sarunas. Mēģiniet visas dāmas ieguldīt tajā vairāk sirdi, būt nedaudz apzinātākas, vērojošākas, jo tikai esot šajā te dziļajā iekšējā stāvoklī, tādā stabilitātē, mēs pārslēdzamies uz sirdi vai uz dvēseles stāvokli. Ja? Dzīvojot emocijās un prātā, tas ir tikai šis ārējais cilvēks, personība, kurš ir ļoti, ļoti laicīgs. Viņš ir tikai vienai dzīvei. Un, lai tie ir kā tādi skaisti pavasara svētki, pilni ar mīļumu, ar prieku, varbūt arī jautriem brīžiem, jo, kur gan bez tāda īsta sirds prieka, kas, rada varbūt tādu aizrautību, tādu dziļu iekšēju piepildījumu stāvokli, kad tu jūti, ka tev viss patiesībā jau ir, un no tā veidojās šī te vēlme dalīties. Viņa ir dabiska cilvēkam. Ja mēs jūtamies labi, mums gribās automātiski palīdzēt justies labi arī pārējiem. Un lai jums priecīgi sievišķās sākotnes, tāda spēka un skaistuma apliecinoši svētki. Tas šoreizīt viss. Nākamajā reizītē parunāsim par jauno pasauli, par to, kādas sievietes varētu būt jaunajā pasaulē un kādas tur varētu būt attiecības. Bet tas būs nākošais. Visticamāk jau nākošu nedēļu. Tā, līdz nākamajai reizei.